Hei, sveiki, mīļo dzīves elpas klausītājs. Sveiciens tev no saulainās Turcijas un no manis. Ir pagājis kaut kāds zināms laiks, kad es biju mazliet kaut kur, bet nebiju īpaši online. Varētu teikt tā, ka tas bija tāds mazais mans vasaras atvaļinājums, kurā es ļoti daudz ko visu piedzīvoju. Jā, esmu atpakaļ ar ļoti lielu bagāžu, ar ļoti lielu skaistu bagāžu, jo piedzīvojumi bija ļoti daudz un dažādi. Iespējams, kā kaut kādā laika brīdī es padalīšos, bet ja šobrīd ir tā, ka ļoti gribās ar to būt un piedzīvot un tā dalīties īsti, īsti nezinu kā, jo jūs jau zinat to, kad bieži vien tie piedzīvojumi, ko mēs piedzīvojam, mums ir ļoti būtiski svarīgi, mūsu piepilda ceļi, palīdz virzīties un iemīlēties un visādi citādi. Bet tad, kad mēs to nododam kādam, tad viņš nesaprot īsti, par ko ir runa. Jā, pats galvenais, man liekas, ir, ka visu to, ko mēs katrs piedzīvojam, to skaisto savā dzīvē, ka mēs to sevī tā nosēvojam, ka mēs ar šo te enerģiju varam iet un darīt labas lietas, labus darbus un caur to palīdzēt cilvēkiem un iedvesmot cilvēkus. Bet jā, bija tādi ļoti spēcīgi divi notikumi. Viens bija, es biju maija sākumā es biju Šveicē, Bāzelē, uz Džo Dispenzas semināru, retrītu, 3 dienas. Noteikti tas ir manā dzīvē viens no lielākajiem pēdējo gadu notikumiem, kas ļoti man palīdzēja transformēties un saprast, kur es esmu, ko es gribu. Atkal varu teikt tā, ka man daudz saka, pastāsti, kā tev gāja, ko tu piedzīvoji. Un tas visprecīzāk būtu teikt tā, tas ir jāpiedzīvo katram pašam, to nevar nodot, to nevar nodot. Bet, jā, tas bija ļoti skaists piedzīvojums. Mēs vēl pacentāmies, ja nu mēs tik tālu esam aizbraukuši, tad mēs arī pacentāmies sevi izklaidēt, iepazīstot arī Šveici. Un ļoti skaista zeme, ļoti patikās, nokļuvu mazajos Alpos, kas bija viens no maniem dzīves sapņiem. Jā, āķis ir lūpā, es gribu braukt to noteikti vēl piedzīvot to visu, un ļoti skaistas emocijas, ļoti liels darbs tika paveikts, ļoti daudz arī, kā mēs sakam, bija tādas pieredzes, kur, kā šeit un tagad tūlīt uzreiz mēs trenējamies, pārbaudījām savas zināšanas dzīvē. Nu, tur bija ļoti interesanti visādi notikumi. Tad bija otrs piedzīvojums lielais manā dzīvē, bija tas, kad es vienu pati aizdevos uz Amsterdamu, kur jau arī piepildīju vienu no saviem sapņiem, bija koncertā, kuru grupā, kuru es priekš sevis atradu pavisam nesen. Bet viņa man ļoti palīdzēja un iedvesmoja tajā brīdī, kad es biju diezgan zemā punktā savā dzīvē, un es nolēmu, ka es noteikti kaut kādu, tas bija pirms gada, es nolēmu, ka kaut kādu es būšu, un es aizbraukšu uz viņu koncertu, un šis kaut kāda nebija ilgi jāgaida. Nepagāja pat īsti gads, nē, gads laikam tomēr pagāja, kad es biju Amsterdamā un es biju šajā koncertā, un tas ir stāsts par būšanu šeit un tagad, par to, kad tad, ja ne tagad, un par nu, tā kā uzdrīkstēšanos par to, kad viss ir iespējams, absolūti viss ir iespējams, kas liekas kaut kas tāls, nesasniedzams. Šajā laikā, šajās enerģijās to mēs varam realizēt ļoti lielā ātrumā. Viss ir atkarīgs no mūsu iekšējā lēmuma. Es tiešām to gribu, vai es tikai domāju, ka es gribu, vai varbūt es gribu. Tā kā tur tā sāls viss ir tajā, un
tur bija ļoti daudz, kā es saku, man atkal tās treniņa platforma, jo daudz lietas es darīju dzīvē pirmo reizi. Man īsti nav angļu valoda, kur es šobrīd, pateicoties Amsterdamai, es esmu sākusi apgūt angļu valodu, jo es sapratu, ka tā es jutīšos labāk, kad es ceļošu. Un, un jā, un tā man bija pirmā reize, kad es, nu, tā kā arī sapratu sevi šo sajūtu, es varu ceļot arī viena. Un, protams, visas emocijas, ko es piedzīvoju, tā bija ļoti skaista buķete, visas pieredzes bija ļoti skaistas. Tiešām esmu ļoti pateicīga Dievam visumam par to, ka viņš mani līdz tādam stāvoklim noveda, kad es atmetu visas bailes un nedrošību un ļāvu sev piedzīvot šos te notikumus. Un, protams, arī būšana Latvijā, tikšanās ar jums visiem, tas bija ļoti jaudīgi un ļoti skaisti, un ļoti daudz šajā reizē es pavadīju laiku ar saviem mīļajiem, par to man arī ir ļoti silti ap sirdi, kad ar manējiem visiem viss ir labi, un kad mēs kopā esam ļoti skaisti visi. Nu, tā kaut kā, un esmu esmu lēnā garā iešūpojusies, nu, un tagad ir sācies jūlijas. Un, kā es vienmēr saku, jūlijas ir mans mēnesis, un tas arī man silda sirdi, kad Dievs man ir atnesis ļāvis piedzīvot šo dzīvi, un vai ļāvis sākt piedzīvot šo dzīvi uz zemes, uz šīs planētas tieši jūlijā. Nezinu, kāpēc, bet man liekas, ka tas ir kaut kas ļoti īpašs. Tieši tāpatās, kā man liekas, ka arī mans vārds, ko man vecāki ir devuši, ka tas arī ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Jā, nu tādas ir tās sajūtas, un man liekas, ka šis laiks mums ir par to, lai mēs ieraudzītu savu unikalitāti, jo mēs esam unikāli. Nav divu vienādu cilvēku šīs planētas. Un ne tikai tas, ka mēs neesam vienādi, bet tas, ka mēs esam unikāli. Mums katrā ir kaut kāds īpašs potenciāls ielikts, ko mums vajadzētu savas dzīves laikā, nu, tā kā atrast, atvērt. Un to visu mēs varam ieraudzīt tikai ļaujoties, piedzīvojot, ejot, uzdrīkstoties. Un, nu, jā, kaut kā tā. Tā es šobrīd jūtos, lai gan laiks nav viegls, ir diezgan daudz visādu nu, tā kā tarakānu un visādu situāciju lienu laukā, kas tev atgādina, ka vēl tev ir daudz ar ko par sevi strādāt. Un tieši tāpēc arī mēs esam ļoti stingri kaut kā, nezinu, tas viss ir nācis, tas nav bijis, nu, tā kā, jādara kaut kur, kaut kas paskaties, vasaras brīvlaiks ievilcies un tā tālāk, kaut kas jādara dzīves elpā. Nē, ir atnākusi tāda ļoti stabila sajūta par to, kad ir jādara, ir jāiet, ir ko teikt, un ir jāiet pie cilvēkiem un jādod viņiem iespējas. Tāda ļoti spēcīga, stingra sajūta. Jūlija mēnesī, vēl pirms tam es piebildīšu to, kad esot Latvijā, es arī satikos ar ļoti daudziem esošajiem dzīves elpas pasniedzējiem, potenciāliem pasniedzējiem, tā kā mums ir ļoti daudz dažādi projekti, kas ieraudzīs savu gaismu vai nu dzīves elpā, vai nu mūsu jaunajā projektā vidū, kas joprojām top. Bet darba un iedvesmas ir ļoti, ļoti gan daudz. Nu, lūk, un jūlijas būs tāds mēnesis, kurā mēs jums tā kā dosim tā kā virzienu, tā kā iespēju, un visa tā lielā mācīšanās darīšana sāksies ar augustu. Tā mēs nolēmām, ka šogad mēs sākam ar augustu, un būs arī rudens cēliens ļoti, ļoti, ļoti tāds, nu, tā kā mēs nedaram vairs lietas tā kā ierasts, mēs vienkārši darām tad, kad mēs saprotam, ir laiks darīt. Un tas daudz ko samaina, daudz ko izmaina visā tajā, kā mēs rīkojamies, kā mēs esam. Un tāpēc arī jums iesakam būt pēc iespējas elastīgi un būt atvērtiem tajā, ko dzīves elpa šobrīd piedāvā.
Nu, lūk, un tātad mums tātad par jūliju. Šobrīd vēl joprojām ir pašā sākumā mūsu fantastiskais 21 dienu izaicinājums emocionālā tīrīšana ar emocionālās brīvības tehnikas palīdzību. Un varu pilnīgi noteikti jums teikt, tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti jaudīgs. Nu, tas ir tā, kad sprākst, sprākst vaļā katru rītu kaut kas, un mēs ejam un strādājam un daram un piedzīvojam sevi. Šajā izaicinājumā jūs vēl varat droši nākt iekšā, neko jūs nesat nokavējuši. Tā kā mīļi gaidīti. Tad nākošais mums ir. Nav man špikarīts priekšā, es ceru, ka es atcerēšos visu no galvas. Nākošais mēs šajā mēnesī jums ievadīsim, varētu teikt tā, ja dosim iespēju iepazīties ar 3 kursiem. Bet tā lielā darbošanās sāksies augustā. Tātad 12. jūlijā mums ir meistarklase Jānis kursam pieķeršanās stils. Tie, kas ziemā gāja šo kursu, šo video kursu, jūs atceraties, bija gana jaudīgi. Bija daudz cilvēki, kas nepaspēja ziemā vai dažādu citādu iemeslu dēļ nevarēja. Tad šāda iespēja būs tagad. Tātad pats kurs sāksies jūlija 2. pusē, bet šī te meistarklase būs jau 12. jūlijā. Kāpēc mēs viņu izdomājām šobrīd vēlreiz dot jums iespēju iziet šo kursu, apgūt šo kursu, jo Jāna ir nolēmusi oktobrī atkal priekš mums, mums ikviena ļoti skaistā laikā oktobrī. Turcijā organizēt retrītu. Un tas ir parasti tā, kad no Latvijas brauc pagarināt vasaru, un Turcijā vēl nav iestājies rudens. Un Fetija ir vieta, kur ir, nu, ja pie manis ir silts vēl oktobrī, tad tur ir vēl siltāks oktobrī. Un šajā sakarā retrīta tēma ir tieši tā, tieši šāda. Un tieši tāpēc mēs nolēmām, ka, lai cilvēks varētu atbraukt uz šo retrītu un tiešām piedzīvot visu to, ko mēs esam sarūpējuši, tad būtu ļoti svētīgi, ka viņš ir izgājis arī šo te kursu. Un tātad retrīta nosaukums būs skaistām attiecībām ar sevi, mīļoto un apkārtējo pasauli. Tā, tas par to. Tātad 12. jūlijā meistarklase Jānis Reķis astropsiholoģijas videokursam pieķeršanās stili. Tālāk, ejam tālāk. Tālāk mums, kā jau tātad, ja mēs runājam par kursiem, tad tālāk mums ir 24. ja nemaldos, jūlijā. Meistarklase Mairas Gūtmanas kursam par emocionālo brīvības tehniku un par pītu. Tātad tas būs arī tāds 7 nodarbību kurs, cikls, kas iestiecies arī septembrī. Tātad mēs iesim dziļāk šajā te tehnikā, ko mēs apgūstam tagad 21 dienu izaicinājumu laikā. Un papildus vēl būs šī te informācija par, un arī prakse par šo te otru tehniku, kas saucās pīts. Rakstās P-E-T, nu, angliski iznāk pīts, pīt. Nu, lūk, tā būs viena meistarklasa. Tā, un jūlija beigās būs meistarklase jaunajam Jānis Reķis kursam, paņemt dzīvi savās rokās, un par to tad arī mazliet sekojot līdz informācijai būs vairāk. Tātad par 3 kursiem es jums pastāstīju. Tātad, un tagad vēl par diviem svarīgiem notikumiem, kas notiks ārpus virtuālās vides, tātad par retrītiem. Tātad viens retrīts mums ir Jānis Reķis retrīts, kas notiks Fetijā no 9. oktobra līdz 16. oktobrim. Tātad, ja nemaldos, 17. jūlijā mums ir tikšanās, kur mēs arī stāstīsim par visu sīkāk par šo retrītu. Savukārt no 27.
līdz 4. no 27. septembra līdz 4. oktobrim ir mūsu Mairas Gutmanes, Betijas Valdiņas un mans veidotais retrīts Miera Kareivs 2, un tas būs kaut kas mega, mega jaudīgs, mega, mega skaistā vietā, ļoti eksplozīvā, komfortablā vietā un tai pašā laikā ļoti dabā, ļoti īstā dabā. Un tas, ko mēs esam šobrīd radījuši šo programmu, tā būs vēl nebijusi programma, jo mēs tiešām šobrīd visu laiku nemitīgi ejam tajā, ka mēs ne tā kā gluži meklējam kaut ko labāku, bet meklējam, kā labāk varbūt, kā labāk aiznest līdz cilvēkam to viņa spēju, to viņa potenciālu, to viņa varēšanu. Un mēs mainām apstākļus, mēs mainām nosacījumus, mēs mainām vietas, lai arī mums pašiem tas ir izaicinājums un mums pašiem tas ir interesanti, jo tikai tā mēs varam kaut ko sadarīt, kaut kā sadarīt lietas savādāk. 16. jūlijā būs arī tikšanās ar mums, un tad mēs jums sīkāk visu par to stāstīsim. Iespējams, ka es kaut ko aizmirstu, iespējams, ka kaut kas mēneša ietvaros radīsies vēl klāt papildus. Sekojiet vienkārši līdzi, jo mēs esam vienkārši šobrīd procesā, un kā es teicu, jā, nav pareizi vai nepareizi. Un, ja jūs esat pieraduši, ka dzīves elpā varbūt līdz šim bija tāda un šitāda kārtība, un tagad pēkšņi ir tāda un šitāda, vai nav vispār kārtības, tad tas ir normāli. To pieņemat un piedzīvojat visu to, ko mēs jums piedāvājam kopā ar mums. Esiet atvērti, esiet kopā ar mums, jo jā, mēs tiešām dzīvojam skaistā laikā. Tas bija mans, nezinu, īsais vai garais stāsts par jūliju, par to, kas notiek ar mani šobrīd. Lai jums skaists jūlijas, lai jums skaista visa vasara, lai jums skaista visu dzīvi, mīļie cilvēki. Bet atcerieties to, ka visu pamatā esam mēs katrs pats ar šo savu sajūtu, ar šo savu vēlmi, ar šo savu uzdrīkstēšanos un uzticēšanos pašam sev. Un viss sākās mūsos, un tad, kad mēs to saprotam, mēs saprotam, ka neviens no ārpuses mums nenāks, nebakstīs un mūsu vietā nedarīs. Mēs ieraugam, ka mēs varam daudz vairāk nekā mēs daram līdz šim, un ka mēs varam piedzīvot un piedzīvot tā skaisto līdz kaulam daudz vairāk nekā mēs esam piedzīvojuši līdz šim. Mēs varam ļauties sev piedzīvot dzīvi, un tas ir ļoti skaisti īstenībā. Tā kā lai jums forši, lai jums skaists jūlijas, un tiekamies mēs jūlijā un augustā un septembrī un novembrī un oktobrī un decembrī un tiekamies mēs visu laiku kopā ar mums un ejam šo skaisto sevi pie sevis kopā. Lai jums jauka un tā pagaidām. Čau!